Ja runa ir par vielmaiņas izmaiņām, bieži mēs tās saistām ar cukura līmeni un svaru pieaugumu, bet tie ir daudz smalkāki procesi. Sveiks, Kaspar! Sveiki! Ja mēs runājam par organisma vielmaiņas izmaiņām, par kādiem procesiem tieši ir runa? Lai mēs izprastu, kas tad ir vielmaiņa, tad ir runa par 4 lietām. Pirmā lieta, kas nav laba lieta, ka uz vēderā nogulsnējās tauki. Un tas jau parāda, ka vielmaiņā kaut kas nav kārtībā. Otra lieta ir paaugstināts asinsspiediens. Un tas arī liecina, ka iespējams vielmaiņā kaut kas nav kārtībā. Trešā lieta ir cukura līmeņa izmaiņas. Ja tas ir, tas nozīmē, ka arī kaut kas organismā nav kārtībā. Un holesterīns, par ko ir ļoti daudz runāts. Tātad šīs 4 lietas liecina par to, ka organisms kaut ko nepareizi novērtē, vai arī mēs organismam dodam kaut ko pa daudz. Saki, lūdzu, kuram orgānam ir īpaša nozīme tauku un vielu pārstrādē? Ja mēs runājam tieši par tādu universālo karēvi šajā lietā, tad tās ir aknas. Aknu funkcijas aizstāt nevar. Tur arī bieži vien cilvēkiem liekas, ka ja nieres var aizstāt, arī aknas var aizstāt. Aknas nevar aizstāt. Ja mēs runājam par aknu funkcijām, tās var iedalīt 3 lielās grupās. Aknas ražo vielas, piemēram, asins recēšanas faktorus, imunitātes faktorus, dažādas transporta olbaltumvielas. Aknas uzkrāja dažādas vielas, un tā lielākā funkcija un varbūt zināmākā aknu funkcija ir atindēšana. Ja mēs sākam aknām dot dažādas lietas, kas varbūt nav tik veselīgas, tad, protams, akna uz to reaģē. Gan smēķēšana nav labi aknām, gan alkohols nav labi aknām, gan trekna pārtika vai pārmērīgi daudz pārtika nav labi aknām. Un akna tajā vielmaiņas procesā paņem šīs vielas un mēģina viņas pārstrādāt. Un bieži vien viņas aiznes uz depo, un tas ir vēdera tauki, tā saucamie vēdera tauki, un tur viņi arī nogulstās. Un tad, ja sanāk vairāk šie komponenti, tad vielmaiņa ir izjaukta un parādās sliktākas lietas. Man nedzirdēts termins kā taukaina akna. Vai tas ir tikai cilvēkiem ar lieko svaru, vai varētu būt arī cilvēks, kurš ir slaids un viņš nemaz nenojauš, ka viņam ir kaut kāda šāda saslimšana? Tā tad var būt gan tā, gan tā. Protams, visbiežāk ir tā, ka cilvēkam ir liekais svars, ko mēs redzam jau no ārpuses, un arī šī tā saucamā viscerālā, jeb orgānu aptaukošanās, kad arī aknās ir uzkrājušies tauki. Ja mēs runājam par taukainām aknām, par to var teikt tad, ja vairāk kā 10% no aknu svara ir tieši tauki, nevis aktīvās šūniņas. Un tas ir bieži. Diemžēl, ja mēs skatāmies globāli, aptaukojusies akna ir apmēram 1/3 pasaules cilvēku. Ja organismā tomēr ir izmaiņas vielmaiņā, kā veidojās holesterīna līdzsvars, un ja tas ir tomēr izmainīts, kas notiek ar mūsu organismu? Mēs bieži vien domājam, ka viņš ir tikai sliktais, bet ir arī vajadzīgās lietas. No holesterīna mēs veidojam hormonus, arī galvas smadzenēm šūnām ir vajadzīgs holesterīns, bet ja viņš ir par daudz, tad mēs viņu varam izmērīt. Pašam arī nedaudz ir par to pārsteigums, lai arī tu diezgan aktīvi kusties un it kā veselīgi arī mēģini ēst. Tas holesterīns ar mani ir visu laiku. Jau kopš es sevi varbūt negluži atceros, bet tādā apzinātā vecumā, kopš sāku nodot asins analīzes un uzzināt katru gadu, kā es mainos un ko man vajadzētu uzlabot, tas holesterīns ir virs tā, kā vajadzētu būt. Risks ir tas, ka esot daudz holesterīna asinīs, tās holesterīna daļiņas lien tajā asinsvada apvalka kārtā un sāk veidoties šīs aterosklerozes pangas saucamās. Un tas ir pirmais solis uz šīm smagajām saslimšanām. Vielmaiņas traucējumi ir sistēmiski procesi, kas ietekmē vairākus orgānus vienlaikus. Tāpēc būtiska ir gan holesterīna kontrole, gan aknu funkciju uzturēšana. Kādus risinājumus piedāvā šobrīd Lotus Pharma, lai palīdzētu mūsu vielmaiņai? Pasaulē un arī Latvijā ir izveidoti vairāki efektīvi jauni produkti, kas var palīdzēt aknām.
Pasaulē divas visvairāk lietotās aktīvās vielas, kas palīdz aknām, ir holīns vai esenciālie fosfolipīdi un silamarīns no mārdeģa. Tad šīs vielas pasaulē visvairāk tiek pielietotas. Lotus Farm piedāvā jauno produktu Hepasan Intense, un šim produktam pagājušajā gadā noslēdzās pētījums, novērojums, kurā piedalījās vairāk kā 40 Latvijas ģimenes ārsti un vairāk kā 200 pacienti skatījās, kā viņiem uzlabojās tieši šī aknu funkcija. Un pēc mēneša, jau viena mēneša, tika iegūti ļoti labi rādītāji, ka šie rādītāji uzlabojās gandrīz vai par 30 un vairāk procentiem. Tā kā jaunās aktīvās vielas, kombinējot kopā ar šīm divām pasaulē vissvarīgākām aktīvām vielām, ko pasaulē pielieto aknu funkciju uzlabošanai, dod vēl labākus efektus nekā līdz šim. Tas, ko patērētājs vai pacienti varbūt neapzinās, ja mēs paskatāmies uz visu Latviju, ka, ja, teiksim, tiek taisīts analīzes, tad 10% no Latvijas iedzīvotājiem ir izmainīti šie aknu rādītāji. Un, protams, ka mums vajag palīdzēt, un palīdzēt mēs gribam ar maksimāli vienkāršu lietu. Hepasan Intense sastāvā ir tādas aktīvās vielas, kas nonākot tieši aknās, saista šos sliktos lipīdus, un viņi izveido esenciālo fosfolipīdu, kas pats par sevi ir ļoti efektīvs elements un iekļaujās aknu šūnu struktūrā, bet tādējādi ar vienu kapsulu Hepasan Intense mēs samazinām aknās jau šo lipīdu līmeni par apmēram 1 gramu. Bet, ja mēs runājam par holesterīnu līdzsvara uzturēšanu, kādi jums ir piedāvājumi? Ja akna strādā nepareizi, tas ir dabīgais statīns vai aterolipu kompleks, bet ja mēs uzņemam par daudz šo tauku saturošos lipīdus, tad mēs varam izmantot tādas labas, efektīvas šķiedrvielas, kuras ietilpst produktā aterolipu fiber. Ieejot aptiekā, mēs redzam, ka ir milzīgs klāsts ar visādiem piedāvājumiem. Kāda priekšrocība tieši ar aterolipu? Aterolipu kompleks ir visvairāk lietotais Baltijas līmenī dabīgais statīns. Un kāpēc tad viņš visvairāk lietotais? Mēs esam veikuši kopā ar Latvijas, Igaunijas un Lietuvas ģimenes ārstiem novērojums, un tur ir parādījusies šī īpaši labā efektivitāte. Šis produkts aterolipu kompleks ir jālieto 1 kapsula dienā, vai pareizāk sakot, pirms gulētiešanas. Un ja mēs viņu pareizi lietojam un lietojam ilgstoši, tad arī rezultāts parādās. Rezultāts jau pirmais parādās pēc 1. mēneša, vēl labāks efekts būs pēc 3 mēnešiem. Līdz ar to aterolips ir vadošais produkts Baltijā tieši, lai normalizētu holesterīnu. Tas ir no vienas puses, un no otras puses pirmais viņš ir tikai tādēļ, ka viņam ir šī ļoti augstvērtīgā efektivitāte. Vai aknu atbalsts un holesterīna līmeņa svārstību stabilizācija varētu iet roku rokā, lai mēs atbalstītu savu vielmaiņu? Jā, tieši tā. Kādreiz mēs runājam atsevišķi, ka holesterīns un tad šī taukainā akna, jā, bet īstenībā tas ir viens kompleks. Latvijā, piemēram, ir situācija, un Eiropā ir situācija, ka vairāk kā 50% no pieaugušajiem iedzīvotājiem ir ar lieko svaru. No šiem 50% ir izmaiņas aknās, un mēs bieži vien šo situāciju saucam par taukaino aknu vai aknu hepatozi. Līdz ar to tas viss ir kopā saistīts. Ja? Un tad vēl pievienojās arī cukura diabēts, jo ja akna nestrādā labi, ja holesterīns arī ir augšā, tad bieži vien arī šajā līmenī piesaistās vēl trešā lieta, kā cukura līmeņa izmaiņas un paaugstināts cukura līmenis asinīs. Tā kā tas ir komplekss risinājums, un bieži vien mēs nerunājam tikai atsevišķi par holesterīnu, kas ir paaugstināts. Mēs runājam arī par to, ka jāsakārto aknu funkcija, un ja aknas strādās brīnišķīgi, tad arī būs holesterīns normā, nebūs cukura paaugstināts līmenis un nebūs arī paaugstināts holesterīna līmenis. Mūsu organisms ir ļoti sarežģīts, bet tagad ir ļoti vienkārši viņam palīdzēt. Paldies liels! Paldies!